Esiet sveicināti atkal no saulainās Jūrmalas, tieši no dzintariem, no ZZ festivāla. Es esmu noķēris Zi un Z, nāciet šurp, tāsiet pie manis runāties. Tātad Zi un Z, bez maz vai var teikt, ka jūs esat šī pasākuma sejas, un es pēc jūsu sejām varētu pateikt, ka tu esi Zi un tu esi Z. Pirmo reizi, super. Kādēļ jūs jauc un kādam ir jābūt Zi un kādam ir jābūt Z? Mums nav nejausmas, kādēļ mūs jauc. Jo tas reklāmās ir skaidri pateikt, zināms, un nav saprotams, kāpēc tā. Laikam vajag uzrakstīt uz muguras. Vai ne Zi Tā un vispār Z? mēs esam diviņi, tas ir normāli. Aha, jā, jūs esat Mēs tā divi. kā neapžojamies, ja kāds sajauc. Tikai vienam ir rižāka bārda, un otram nav tik riža. Nu, kaut kā tā, jā. Tā dzīvē gadās. Mēs ejam tālāk. Es jūs gandrīz knapi tikai dabūju. Tu biji skateparkā un tu biji žūrijā. Ko jūs tu darījāt? Kā jums gāja šodien? Es skateparkā biju paskaitot, tur bija baigi labi. Tur tieši notika sači, brauca inlines, skūteri, un tad gaidām visus pārējos. Jā, jums bez mazāk kā tādām pasākumu sejām jābūt sportiskām. Tad tavs sporta veids ir skateboards, Jā, tieši tā. bet ne tikai. No sporta veidiem, es nezinu, skateboards, skimboards, patīk paveikot, pasnavot un tādā. Nu, vairāk ar dēļiem. Varbūt mīļākā atrakcija šeit kāda no stafetēm. Skimboards. Nu, bet tas, laikam, ir ārpus tā, ko mazajiem vajag darīt. Tā, viss jau patīk. Savukārt Zies knapi dabūja ārā no žūrijas krēsla. Ko tu tur darīji? Es tikko biju ieslīdis brīnišķīgā klavieru priekšnesumā, un vispārēji ļoti domājam par to, un skatāmies, ko jaunie mākslinieki, meistari un talanti ir sagatavojuši. Tagad ļoti daudz balss šķirās, un tā ir brīnišķīgi. Tātad tava mīļākā aktivitāte šodien ir skatu, ne tik daudz tā stafets, vai ne? Jā, es kaut kur arī pabūnu, bet jā, šitas ir tā piesaistīs man tiešām, jā, Zalanti, tas tā ņem personīgi to tā kaut kā. Kāds no māksliniekiem, ko tu vēl sagaidi šovakar redzēt skatuves? Noslēpums, bet, protams, ka mēs visi gaidām mūsu, protams, nacionālo lepnumu šobrīd, beigās Aminata, protams. Jā. Mēs arī viņu gaidām, un jūs varat joprojām braukt un pievienoties mums te Jūrmalā, Dzintaros, bet tagad es zinu, ka mani kolēģi Andris un Linda no Meža parka ir sagatavojuši vēl jaunas aktivitātes. Savas otrās gimnāzijas 11. Īstāsti, es te meklēju tādas lietas. ZZ festivāls. Kura ir tā lieta, ko tu esi paņēmis līdzi, kas tev uz ZZ festivālā nodara visvairāk? Džempers, jo te ir augsti. Svarīgākais reiz ir paēst. Tur rītīgi labi var nosargāt somas, viss ir kārtībā ar pilnu vēderu. Tad var tā normāli apgulties saulītē un viss ir ideāli. Šindī jau ņem tev vērā apties, jau muta pilna cepa un tulvos enerģiju. Es ātri mācos. Balons. Es tieši to gribēju teikt. Kāpēc tev ir balons piesiet? Nu, viņš man tā kā motivē gūt panākumus komandai un vispār man viņš beig patīk. Tu te viens pats esi meiteņu barā, varbūt vienkārši viņas tev iezīmēja? Ko man? Varbūt meitenes tev iezīmēja? Tu viens pats puisis teici. Es meitenes iezīmēju. Nu, tas sauļošanās krēms šodien ļoti labi nodara. Ok, izstāsti, cik reiz jau tas iesēdies sauļošanās krēms šodien? Tikai vienreiz. Nav bišķi pa maz? Man nevajag vairāk. Valmierieši baigi noturīgai, ja? Jā. Pilnīgi viens šajā pasaulē. Kāpēc esam viens pati pie somām vesels bara? Es ļoti uzmanīgi sargāju somas. Uzticēji tev to, vai tu pat izdomāji? Uzticēju. Baigi forši. Īstāsti, tu tad lasi grāmatu, ko tu tur lasi? Es vispār biju tikko iemegusi. Īstāsti, tev ir sestais prāts, ka tu šitā pagriežies pret somām un sargā viņas, bet neredzot viņas? Nu, es ļoti ceru uz to, ka te ļoti labi cilvēki visapkārt ir. Nē, es skatos ik pa brīdim, protams. Tajās pausīties, ka nelasi, vai ne? Jā, un neguļu. Labi, turpinām gulēt, vai ne? Ar labu nakti. Ar labu nakti. Kamēr es te braukāju ar Ričuku, tepat notiek sacensības. It īpaši tagad notiek amatieriem ar skrējēju. Pāriesim pie kaut kas tehnisks. Aiziet Adrians atkal. Kas nav mainīgi?
Dalībnieks mūsdies sacensībās, viņš iedrapo liels ātries šodien. Var man nosaukt 2 lietas, kas ir tās, kas tev patīk braucot ar skrējriteņu? Man ātrums un cik augsts tas lec. Cik augstu var uzlikt? Es varu 1,20 m. 1,20 m? Tu vari 1,20 m? Labi, super. Kādā veidā? Nezinu, cik es varu. Nav grūti. Nav grūti? Ja tu brauc 2 gadus, tas nav grūti. Domāju, tas jau nav tik grūti. Ja jūs lidojat ārā no rampas, tas jau nav tik viegli. Un ja jūs lidojat pāri rampai, es domāju, nu tas taču nav grūti. Iet Adriāns. Vēl. Un arī visiem citiem. Nemaz nesanāk. Ja jūs zināt, cik daudz dažādu jaunu nosaukumu, ko es šodien uzzināju, visi saistīti ar fiziskām aktivitātēm, tad jūs aizvien kaut ko jaunu varat iemācīties un dažādi mierīgi veselības veicināšanas veidi. Mani kolēģi ziņo. Tam, televīzijas skatītāji, kā jau jūs redzat, es esmu šodien ZZ festivālā ļoti iecepies par visādiem dēļiem. Longboardu izmēģināju, tagad kārt skimboardam. Jauns sporta veids. Jūs to nosaukumu skimboards paši izdomājāt? Nē, tas skimboards ir aizsācies aptuveni pirms 70-60 gadiem. Jā, tieši tā. Tas ir viens no pirmajiem dēļu sportiem pasaulē. Viņš nav attīstījies kā pārējie dēļu sporti, bet skimboards, jā, tas ir diezgan sens sporta veids. Latvijā tas aizsākās aptuveni 6-7 gadus atpakaļ. Un tas viss notika nejauši to, kad uztaisījām paši savus dēļus un sākām braukt. Un vispār nebija pārsteigums, kad mums nāca cilvēki vēl klāt pazīstamie braukt ar šo dēli. Un tas palika vienkārši ļoti jautri. Mums bija tikai 5 dēļi uz 30 cilvēkiem. Un iedomājieties, kā mēs viņus sadalījām. Jāsāk cilvēkiem rādīt šis sporta veids, šī atpūta, lai jauniešiem ir ko nodarboties vasaras laikā. Un, protams, tas ir arī labs fizisks treniņš kājām un rokām. Skateboards, snowboards, wakeboards, skimboards, surfs, visādi citādi dēļu veidi. Pats esmu braukājis ar skateboardu, snowboardu, tagad pirms 4 sezonām sāku braukt ar skimboardu un iepatikās. Pirmā reize bija ļoti sāpīgi, nokritu, sasitos, bet man tas iepatikās, tāpēc, ka es ar otro reizi uztaisīju jau 6 metru nobraucienu un man panesās, un tagad visu dzīvi braukāju. Un sapnis ir kļūt par vienu no labākajiem Latvijas skateboardistiem. Mums jādabū šāda kustība. 1, 2. Tad vēlreiz iesaldīt ar pirkstu. Vēlreiz. Mums iet. Kaut gan šeit ir šausmīgi daudz fiziskās aktivitātes, ko veikt un sevi izklaidēt, daži tomēr ierodās uz Jūrmālu tikai noskatīties kādus muzikālus priekšnesumus. Varbūt jūsu mīļākais izpildītājs ir Miks Dukurs. Viņš šobrīd uz skatuves, savukārt mans savsceļšējams.
Ne tikai es, bet arī mana kolēģa Linda ir atgriezusies uz Dzinteru pludmali, un viņai viss šodien pār bumbām. Volejbols un diskobols. Skatāmies, kā viņai iet! Tikko bija superīgākie volejbola komandas biedri, jebkad kādi man ir bijuši. Kā jums šķiet, es esmu gatava turnīram? Protams, es esmu pilnīgi noteikti gatava. Arī jūs trenējaties kādai sacensībai? Jā, trenējamies. Es šobrīd uz zāles volejbolu spēlēju. Un arī tagad tepat pludmalē to darīsiet? Jā, mēs vienkārši izdomājam piedalīties šajās sacensībās, jo abi spēlējam volejbolu. Un šis likās interesanti. Kāda ir balva, kuru var iegūt šodien šeit par labāko volejbolistu pāri? Pirmā vieta iegūst 2 planšetu datorus. Wow! Vai parastos dators. Ja mēs būtu 3, mums pienāktos 3? Droši vien. Viņiem par to būtu jāpadomā. Labi, lai jums labi izdodas un lai sanāk iegūt uz planšetu datorus. Paldies! Tev viņš tā kā pankūka vai picas, tā pici. Jā, tagad viņš stopā. Mūsdienās ļoti modē visādi topi, vai ne? Jūs zināt, kad tik kaut kāds tops. Andris Auziņš arī ir izdomājis topu, bet līdz tam liec galvā! Liec! Kāpēc viņi to dara? Kāpēc? Skatītāji, ZZ festivālā esmu saticis ļoti radošu draugu, un mums kopā dzimā ģeniāla ideja. Ģeniāla ideja izveidot ZZ festivāla karogu top 5. 5A. Super, paldies jums liels. 5A. 5. vieta. Mēs esam zelta rase, jo zelta krāsā asociējas mums ar uzvaru. Tātad mēs ceram, ka mēs būsim uzvarētāji. Pīdam, mirdzam, sportojam. Prieku dodam, uzvaram. 4. vieta. Karogs pārstāv Rīgas valsts ģimnāzijas 10. klasi, un karoga talismanā ir Pikaču, kas ir visi krekliņos, un aiz mugurē mums ir Pikaču bumbiņa. Kāpēc Pikaču? Tāpēc, ka Pikaču tika izdomāts kā ļoti atraktīvs, jautrs elements, un to izdomāja bērni, kuriem tas no bērnības bija palicis kā mīļākais varonis. 3. vieta. Kāds sakars mūķinēm? Es nav sakars tam visam, jo es nezinu, kāpēc mēs esam mūķenes. Es patiešām nezinu. 2. vieta. Mēs esam no Cēsu valsts ģimnāzijas 11. B klase, un mums ir īsākie brunči, stiprākie runči un asākie dunči. 1. vieta. Mēs izlēmām, ka mēs būsim mežoņi, tā kā alu cilvēki. Un es tā kā tiku iecelts šamaņa kārtā, un man vajadzēja zizli un ar kādu īpašu pieskaņu. Tāpēc paņēmu kādu vecu trofeju, uzliku. Un radās tāda treksis, ja? Jā, treksis.
T-Rex, dinozaurs. Šis kā dinozauriņš maziņš mūsu. Šī mūsu reportāža ir beigusies, bet mēs jūs gaidīsim atkal 7, kad būs šī pasākuma ZZ festivāla kulminācija. Apbalvosim labākos un vakara nāglā Aminatas uzstāšanās.